Latvijā ir ap 3000 piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu, nepilni 200 šeit Rīgā. Skanste ir viena no piesārņotajām teritorijām galvaspilsētā. Pat pēc vides sanācijas un parka izbūves šeit zem sniega segas joprojām ir pamatīgs smago metālu un naftas piesārņojums. Un kā redzams, nesen izbūvētais bērnu rotaļu laukums joprojām ir slēgts. Kāpēc tāda situācija ir izveidojusies un vai to var glābt, vaicājam ekspertam. No malas novērojot šo visu, mans redzējums ir tas, ka iespējams visām pusēm pietrūkst pieredze tieši šādu te projektu realizācijā, lai to izdarītu sekmīgi, jo nevarētu teikt, ka situācija un tas sasniedzamais rezultāts no tehnoloģiskā viedokļa būtu ļoti, ļoti sarežģīts, jo pasaulē ir pietiekami daudz dažādas tehnoloģijas, arī pietiekami efektīvas, lai to visu varētu izdarīt tā kā tas nepieciešams mūsdienu prasībām. Bet iespējams, jā, ka varbūt kaut kur pietrūkst līdz galam pieredzes, zināšanas un arī varbūt pašā procesā kaut kas noticis ne tā kā plānots, un tad mēs esam pie šāda rezultāta. Lai situāciju labotu, es pieļauju, ka nav jājauc nost, jo pirmkārt ir jāizvērtē šie te riski, kāds tad ir tiešām tas kaitējums. Ir skaidrs, ka acīm redzot šīs te piesārņojošas vielas šeit apkārtnē ir palikušas. Tomēr tad jāizvērtē, kādi ir tie riski, un tieši, lai varētu tad attiecīgi ņemot vērā, ka finansējums arī kaut kur būs jārot, tad šīs darbības veikt tā, lai tiešām mazinātu to reālo kaitējumu. Un attiecīgi šo vietu sakārtot tā, lai atbilstu būtībā sabiedrības drošumam un arī tā skaitā vides regulējumam. Situācija ar vēsturiski piesārņotajām vietām Latvijā ir sarežģīta. No vienas puses vienmēr pietrūkst finansējums. Attiecīgi pat ja ir zināms, ka ir vienā vai otrā vai trešajā teritorijā ir piesārņojums, nav iespējams rast šo te finansējumu. Otrs būtiskais aspekts ir tas, ka nav tāda vienota stratēģija un vienota kārtība un redzējums, kā to visu atrisināt. Proti, šobrīd, lai arī ir uzsākts pirmais etaps, tiek veikta arī piesārņotu vietu reģistra atjaunošana, kas ir pozitīvs moments. Tomēr reģistrā var ielikt informāciju par to, ko mēs zinām. Attiecīgi, reģistrā informācija tiek pildīta ļoti lēnām, jo vienkārši vēsturiskā informācija ir nepilnīga. Un tas neļauj pieņemt tādus uz datiem balstītus lēmumus. Attiecīgi, ja mēs skatāmies, vērtējam, kuros objektos būtu prioritāri jāveic sanācija, tad īsti jau nav tādu datu, kas varētu pilnīgi viennozīmīgi parādīt, jā, šeit ir pirmais galvenais risks, tad ir kaut kāda nākamā kategorija, kas ir varbūt sekundāra, un tad ir pārējās vietas, kur varbūt var vai pašatīrīties, vai vienkārši sekojam līdzi, kas notiek. Un būtībā tā ir liela problēma, ka nav šādas te inventarizācija un tāds pilnvērtīgs reģistrs, uz kā varētu balstīt šos te lēmumus. Lai sakārtotu vēsturiski piesārņotās vietas, lielais šīs te motivators un dzinulis, protams, ka īpaši privāti īpašniekiem, tā skaitā juridiskām personām, ir ekonomiskā attīstība. Ja viņi redz, ka šajā teritorijā var attīstīt sev interesējušu biznesu un vienlaikus tās sanācijas izmaksas arī iekļaujās tajā biznesa plānā, tad tas tiek darīts. Bieži vien atkal varbūt ir tā problēma tāda, ka lai nonāk līdz tajā attīrītajai vietai, tad pietrūkst
zināšanas, prasmes pielietot jaunās tehnoloģijas, kas attiecīgi sadārdzina gala rezultātā šos te sanācijas projektus un padara bieži vien varbūt tās vietas mazāk ekonomiski interesants un arī atbaida potenciāli investorus. Tomēr jāsaka, ka tās vietas, kas ir valsts uzņēmumu vai valsts un pašvaldību īpašumā, tur nereti nekas netiek darīts. Tieši šī iemesla dēļ, ka vienkārši tam netiek piešķirts finansējums, lai tās teritorijas faktiski sakoptu. Un attiecīgi tad, šādas degradētas teritorijas stāv, jau var teikt, gadu desmitiem, lai arī pat atsevišķās vietās izvērtējot šīs prioritātes un veicot šo te mērķtiecīgu sanāciju, būtībā šīs vietas varētu atgriezt ekonomiskajā apritē. Piesārņojuma attīrīšanā tehnoloģiskais izrāviens notiek nemitīgi. Ja mēs runājam par tehnoloģijām, kas bija pieejamas pasaulē gadus 30 atpakaļ, šobrīd tās jau ir klasiskas, neteikšu novecojušas, bet klasiskas tehnoloģijas, ar kurām bieži vien piesārņojums tiek attīrīts varbūt nepietiekami efektīvi. Un attiecīgi mūsdienās ir dažādas pieejas, dažādas tehnoloģijas, kā to var izdarīt krietni efektīvāk. Kā piemērs ir vēl gadus 10 atpakaļ faktiski ar smagajiem metāliem piesārņotas grunts sanācijā. Vienīgais risinājums bija izrakt un aizvest, noglabāt vai kaut kur attīrīt kādā poligonā. Šobrīd tas nav nepieciešams. To visu var izdarīt uz vietas, tajā vietā, kur tas piesārņojums ir, un padarīt šo te grunti nekaitīgu un attīrīt līdz nepieciešamajām normām. Tam, protams, ir vajadzīgas zināšanas un pieredze, kas bieži vien Latvijā pietrūkst, ko es jau minēju par šo te izpratni vispār.